Latvijā dotajā gadījumā tā estētiskuma, es domāju, ir nedaudz par daudz. Ja? Mums ir radīts faktiski viens tāds ļoti, man liekas, stereotipizēts priekšstats par dziesmoto revolūciju, ja? Kā kaut kas ir iespējams panākt. Izejot Daugavmalā, padziedot, un tad viss notiekas, jā, jo tad mēs brīvību atguvām, kā izrādās dziedot, jā. Un tagad es skatos tiem cilvēkiem, viņi sanāk tur pretī ministru kabinetam, dzied, jā. Man no sākuma smieku nāca, jā, pēc tam man tad nožēl. Es arī braucu vienu kolēģi no Vācijas, viņš saka, ko viņi tur dara. Man bija ilgi jāskaidro, ko viņi tur dara. Un šis te estētiskums, ja, mums varbūt jāatcerās, varbūt tas ir arī baigi radikālais pozīcija, bet var jau nekad uz estētiskumu nereaģēja ar estētiskiem līdzekļiem. Ja, viņi tieši kā jūs tā atzīmējat, ja, viņi grūdīs, sitīs.